Raidieraksts par cieņpilnu bērnību. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji un klausītāji, šī gada pirmajā epizodē raidierakstā par cieņpilnu bērnību. Un, šodien mēs esam atkal pilnā sastāvā. Šodien mēs esam kopā ar fizioterapeitēm Intu Stromidlo, ar Alisu Višņevsku, ar fizioterapeitu Klaudiju Hēlu, kas ir arī Piklera pedagogs, un arī ir Regīna Gintere, kas ir pedagogs bērnu dārzā, kas strādā pēc Piklera koncepta. Un raidījumu vada Selīna Pumpura, kas ir pepmama un Piklera entuziasts, ja tā varētu teikt. Un šodienas mūsu tēma ir ēšana, un mēs kā plašāk gribētu teikt ēšana ar prieku. Tas, ko mēs šodien gribēsim jums pastāstīt, ir kā ēšanu, bērniņa ēšanu redz no Piklera pieejas skatu punkta. To redz plašāk, to redz arī kā tādu sociālo mācīšanos, to redz brīdi, ko bērns pavada kopā arī ar savām piesaistes personām. Un, jā, mēs parunāsim plašāk par to, kā tad notiek šī pārēja no brīža, kad bērniņš ēd tikai pienu un sāk ēst kādu veidu cieto barību, un kā pakāpeniski šo pārēju mēs varam padarīt, es teiktu, tā kā visiem iesaistītajiem foršāku. Jā, varbūt, Klaudija, tu vari teikt tālākās vārdas. Jā, mums tā ir ļoti svarīga tēma, un mēs jau te pipstam jau bišķiņ parunājamies, un ir tik daudz, ko gribās pastāstīt, un tik daudz, kas ir svarīgi šī momentā, bet es domāju, ka viena no svarīgākajiem momentiem īstenībā tas saprast, kāpēc mēs sākam šo te piedāvāt bērniem citu ēdienu. Un arī tas, kā ēšana ir tiešām mūsu pamatvajadzību apmierināšana, tad es esmu izsalkusi, un tāpēc es eju ēst. Man liekas, mēs pieaugušie kādreiz arī pārprotam, jo mēs ejam daudz citu iemeslu dēļ, arī bieži ēst, lai būtu kopā, tāpēc, ka mums ir skumjas, bēdas, ir vis kaut kādi citi iemesli, kāpēc mēs to darām. Bet bērnam īstenībā šīs te sajūta, kad viņš grib ēst, un to viņš arī var parādīt, izrādīt, un mēs kā vecāki tad šo vajadzību apmierinam. Un man liekas, mums te pirms tam izvērsās šī diskusija par to, ka tas ir tik svarīgi, ka mēs saprotam, ka arī tad, kad bērns tiek vēl zīdīts vai ēdināt ar pudeli, ka ir ļoti svarīgi, ka tas tiek darīts tad, kad viņš grib ēst, nevis tāpēc, ka viņam ir skumjas, bēdas. Protams, zīdīšana un ēšana šī gadījumā no pudeles ir šī pamatvajadzība apmierināšana, tas ir pirmais. Un, protams, tā pašā laikā tas ir sociāls ļoti foršs pasākums, te ir piesaiste, te mēs gūstam šo mieru, bērns apmierināts, mamma apmierināts un viss, ko mēs zinām par šo tēmu. Bet man liekas, kādreiz mēs arī paši, droši vien daudz no mums, es noteikti tā skaitā, esam to izmantojuši, tāpēc, tad vismaz ir miers, un es ātri pielieku, bērns ir gatavs zīst, nevis tik daudz ēst, bet zīst. Un tikai tas bērns, kas tiešām ir galīgi pārēties, tas droši vien izspļaus to krūti vai pretosies tai pudelē, bet pārsvarā viņi visi tad arī zīžot, un viņi vairāk zelē nekā zīš, man liekas, un tad tā viņi arī aizmieg, ko mēs, protams, arī izmantojam. Un man šķiet, mums pašiem kādreiz ir jāiet to soli atpakaļ un bišķiņ jāsaprot, kur tad ir tas moments, jo kur tad tas dod bērnam. Ja viņš zina, ka tiek apmierināta tieši šī vajadzība, kas viņam šī pamatvajadzība, tad es gribu ēst, tad viņš to sasaistīs. Bet ja viņš īstenībā grib gulēt un viņam tiek dots ēst, ja, vai viņš ir skumīgs un viņam dod ēst, tad viņš savas pamatvajadzības arī, vai šo pašregulāciju, kā tu teici, Inte, viņš jau vairs nesaprot. Viņam ir liels sajukums tādā visā. Un tāpēc arī visa ēšana arī pēc tam var izvērsties. Nevienmēr. Mēs arī negribam te dramatizēt, ja, bet var izvērsties dažreiz par tādu diezgan sarežģītu procesu, jo bieži arī manā pieredzē, arī kaut kādā kā fizioterapeita vai arī zīdīšanas konsultanti, man nāk vecāki, kas tiešām viņam ir problēmas uzsākt šo citu ēdienu piedāvāšanu bērnam, jo tur vienkārši viss jau ir aizgājis ne pa to ceļu. Un tas mērķis, ko mēs gribam sasniegt, nav bērnu mērķis tajā momentā. Paldies. Man arī kā jauniem vecākiem es daudz lasīju instrukcijas, un es arī biju izlasījusi māneklim instrukciju, un tur arī tieši pa punktiem ir, ka tā, kad bērns ir neapmierināts, ka pirmais sākumā tiek piedāvāts fizisks kontakts un runāšana, un tikai pēc tam māneklis, kas īstenībā nedaudz sajaucās, manuprāt, arī tajā zīdīšanas jautājumā, kad
kontakts un zīdīšana ir līdzvērtīgs. Nav kontakts un tad zīdīšana, ka tur varbūt tās ir tas sajukums. Jā, bet es vienmēr saku, es saprotu, protams, arī mammas, ja, kas uzreiz, it sevišķi, ja viņas pašas ir nedaudz nedrošas, viņas jau vienmēr ir, un tiešām dažreiz ir grūti atpazīt, kur tad ir tas, vai viņš grib tiešām ēst, vai negrib ēst, vai kas tad viņam ir. Un pirmais man vismaz tāda pieredze ir, vecākiem pirmais, kas iešaujas prātā, viņam jāpēd. Viņš noteikti grib ēst, ja? Un viņš nemaz nepieļauj, ka tur ir vēl, man ir slikti diena, es vienkārši gribu pateikt jums visiem, kā es jūtos, vai es gribu gulēt. Ja? Slāpju autiņbiks. Jā, tas man vienmēr tāds, bet šie momenti, un mēs paši nesaprotam, un tikko mēs kā pieaugušais, vai kā mamma, vai arī kā teica, kas tev varbūt dod pudeli, redz to efektu, es iebāzu kaut ko muti, un viņš apklust, un viņš ir mierīgs, un viņš varbūt vēl pat aizmieg, tad, protams, man automātā smadzenēs iestājas, šis ir tas, kas man ir jādara. Un neviens jau arī pretim nerunā, jo ir taču ekskluzīvi jāpiebaro, jāēdina bērni un jāzīda bērni, un tas jau arī viss. Nepārprotiet, mēs negribam teikt, ka tas ir nepareizi, bet mēs gribam pateikt to, ka vienkārši kādreiz pišķiņ vajadzētu vairāk vēl paskatīties uz to bērnu. Un ja es zinu, ka mans bērns 10 minūtes apakaļ tiešām dūšīgi pāēdz, un viņš jau tagad atkal ir nemierīgs, tad vajadzētu būt tā pārliecībai un tā uzticība sev, kā es saku, bet tiešām viņš pat riktīgi daudz ir apēdis un ilgi ēd un viss bija kārtībā, tad šis nav vairs ēšana, šis jau tagad kaut kas cits, vai nogurums, vai vispārsvarā tas tā ir. Jā, es gribu ļoti par pašu sākumu. Tātad mēs jau vienā no raidierakstiem runājām, ka tad, kad bērniņš piedzimst, tad mēs mācamies saprast viens otru. Un ļoti svarīgi, ka tās pirmās 10 dienas bērns ir ar mammu, un pirmās 6 nedēļas noregulējās piena plūsma, ja tā ir krūts, ja tas ir krūts barots bērns, un izveidojās režīms. Un jūs jau saprotat, kurā brīdī bērns grib ēst, kā viņš prasa, kad viņš ir izsalcis, kā viņš reaģē, kad viņš ir noguris, un kad viņu vienkārši vajag samīļot, un kad viņam ir laiks tagad pabūt vienam pašam ar sevi. Un tad pēc tam 6 nedēļām un tuvāk jau 3 mēnešiem ir ļoti skaists ritms. Un te ir ļoti svarīgi, ka vecāki saprot, ka bērns nevis vienkārši ieraudās un viņam ir jāliek vai pudelīte vai krūts mutē, bet ka viņam ir nepieciešams fizisks kontakts, emocionāls kontakts vai varbūt autiņbiksīts ir jānomaina. Un te ļoti daudz jaunie vecāki kļūdās, jo visu laiku tiek uzsvērts tā eksplozīvā zīšana pēc pieprasījuma. Kaut kādā brīdī nav vairs tā gluži, kad bērns visu laiku pieprasa ēst. 3-4 mēnešos viņš neprasa visu laiku ēst, ja viņš ir paēdis. Ja viņš, kā Klaudija teica, pirms pusstundas kārtīgi pazīda, un arī viņam tajā vecumā jau pietiek tiešām ar 10 minūtēm, viņš nav vairs jātur pie krūts pusstundu kā jaundzimušais. Jā, un tad tas veido to pašregulāciju, to, ka bērniņš saprot, kurā brīdī es esmu noguris, kurā brīdī es esmu izsalcis, kurā brīdī es esmu gatavs pabūt viens pats, un varbūt tagad es negribu būt viens pats, es gribu, lai kāds ar mani vienkārši parunājās. Un tad, un tā lēnā garā mēs nonākam pie tā, ka mēs saprotam, ka bērnam varbūt vairs nepietiek ar krūts pienu vai maisījumu, un viņš ir jāsāk piebarot. Jā, tu principā pateici to, ko es arī gribēju pieminēt, īstenībā, cik svarīgi, man liekas, ir, mēs runājam šodien runāsim principā par piebarojumu. Neskatoties uz to, kā bērniņš ir, kādā veidā viņš ir ēdis pirmos mēnešus, mēs runāsim par piebarojumu. Un tomēr man gribās tiešām tas, ko Inta minēja, atgriezties pie tā paša sākuma, kad tur tas viss sākas tajā brīdī, kad bērniņš ir piedzimis. Ja mēs esam ar viņu pietiekami daudz ilgu laiku kopā, mēs aizvien labāk sākam atpazīt tos viņa signālus. Un tie signāli būs arī super svarīgi, tad, kad mēs sāksim viņu piebarot. Ja? Jo tur atkal bērniņš mums signalizēs, vai viņam pietiek, vai viņš šodien grib šito ķirbi, vai viņš šodien negrib, vai viņš grib ar karotīti ēst vai nē, ko viņš vēl vēlas. Ja? Tā kā īstenībā tas jau viss ir tāds pašā sākumā. Sākās, cik labi mēs spējam to savu bērniņu iepazīt. Jā, un tā kā atpazīt, ko viņš saka, pat ja viņam nav īsti vēl tie vārdi gatavi. Jā, un tad visā man liekas arī, vēlreiz, ka uzsvērt šo te, kas man, kā vecākam,
tagad ir svarīgi, kas ir tas, kas ir mans mērķis tai visai ēšanu piedāvāšanai. Es viņu tiešām arī nenosauku par piebarojumu, jo mēs pirms tam smējamies un runājam par to, ka kādreiz man teica, ka piebaro tikai dzīvnieks, nevis bērns, bet tas vārds mums tā ir iegājis, bet īstenībā mēs piedāvājam viņam vienkārši citu konsistenci ēdienu. Un tas, kas Piklē ar pedagoģijai tik svarīgi, ka tas notiek soli pa solim. Es jums laika gaitā šodien rādīšu bildi. Es te paņemu maz špikeru, lai es nesajauc. Tā grāmata, no kā šīs fotogrāfijas ir pašlaik tikai vācu valodā. Viņa pagājušajā gadā tika jauni izdota. To sarakstīja Piklē docenta Amelija Suši un Anka Cinzer no Vācijas. Un tur iet vairāk runu, vai respektīvi tur ir solis pa solim ēšanai, lai mēs nonāktu līdz tai ēšanai kopienē. Tas ir domāts vairāk pirmsskolām arī, lai saprastu, it sevišķi tur Vācijā un arī citās vācu valodu runāšās zemēs jau arī pišķiņi jaunākos bērns jau pieņem pirmsskolā. Tad kā var bērnam, ne tikai mājās, bet arī tādā kopienā, teiksim tā, vai iestādē piedāvāt šos te ēdienus, un lai tas ēdiens vai tā ēšana notiek ar prieku, nevis ar spēlēšanu, televizoru vai planšeti vai telefonu vai tādu iemānīšanu, bet tas, kā mēs kopā gribam, mēs gribam to darīt tā, lai tev ar to ir prieku, tev kā bērnam un kā tev kā pieaugušam, tas nav mocības un vienlaicīgi, bet arī, lai bērns ir paēdis. Un tas, man liekas, ir tādi ļoti svarīgi nospraust sev to mērķi. Un nevis tāpēc mēs neuzsākam šo ēšanu, citu konsistences ēdienu ēšanu, tāpēc, kā mēs gribam, lai viņš ātrāk pats sāka ēst. Kaut gan arī tā es ļoti bieži jūtu, ka tas īstenībā ir vecāka mērķis, jo taču viņam līdz gadam ir jāmāk pašam ēst, pašam noturēt karot, pašam bāztēt to karot mutē un vēl kārtīgi paēst, jo vai nu mammai jāiet strādāt, un tad vairs krūts nevarētu būt, vai pudeli vienmēr var būt, bet tomēr gribās tad, lai kaut kā savādāk, un arī vecāks iet pēc pusotra gada uz darbu, tad jau tad gan vajadzētu zināt. Piklē pedagoģijā tas laiku, tas vecums absolūti nav svarīgs, bet noteikti nav tik agrīni, cik mēs to cenšamies bieži te mēģināt saviem bērniem piespiest darīt, un tad īstenībā ir vairāk problēmas nekā kaut kas tāds pozitīvs, teiksim tā. Es varbūt sākšu ar to, ka tātad, protams, ir Piklē institūtā, viņam tas bija zīdaini nams, atceramies, un tur, protams, bija pudeli, nevis zīdīšana, bet es gribu tiešām uzsvērt, ka šo soli pa solim tiešām var diezgan labi arī ieviest mājās. Un tas, ko viņi dara un kas noteikti ir ļoti svarīgi, ir tas, kā tā piedāvāšana, ēšana piedāvāšana vai cits konsistences ēdienu piedāvāšana notiek klēpī. Bērns tātad ir guļošā pozīcijā ar paceltu galvgalu, es teiktu apmēram 45 grādus, un te jau ir daudz svarīgu momentu. Varbūt jūs ievērojat, es nezinu, tie, kas redz, ka tā karota ir diezgan augsta, tiek piedāvāta, un tas ir viens no vissvarīgākām lietām, jo bieži, mēģināšu tagad parādīt, kā varbūt citreiz, mēs nākam ar karotu un nākam no apakšas. Bērns nemaz neredz to karotu, viņš nemaz nevar ieraudzīt un saprast, ka varbūt kaut kā mutī jātais vaļai, lai dabūtu iekšā. Tad mēs ar šo jau, ja mēs no apakšas nākam, mēs jau cenšamies iemānīt. Un bērns ir ļoti pārsteigts par to, kas notiek. Šis tātad soli pa solim ir ļoti svarīgi arī tāpēc, ka bērns līdz šim ir bijis klēpī ar pudeli vai klēpī pie krūts. Un viņi ielikt kaut kādā sēdeklī un tad sākt uzreiz barot ar citu konsistenci un vēl ar citu priekšmetu, kas nav ne pudeli, ne krūts. Arī dažiem bērniem ir vienkārši par daudz. Bet, ja mēs to darām, mēs nezinām, kas bija tas pie vainas. Bija pie vaina karote, bija pie vaina vieta vai pie vaina bija tas ēdiens, ko es tur esmu sataisījis. Tāpēc ir tik svarīgi tos mainīgos, cik vien iespējams maz mainīt. Ar karotu bieži tā, ka kādreiz bērns saņem kaut kādas
zāles, piemēram, tad viņš to karot, varbūt arī ir jau iepazinies. Tad tas mainīgais šeit tiešām ir tikai vēl tā konsistence. Jā, teiksim, ko viņš, vai tas ēdiens, ko viņš tur saņem. Bet rekām negribēs piebilst, piemēram, ja mazulīte saņēmis tikai zāles ar karotīti, viņam tā karota sākumā var likties super aizdomīgi un arī netik forša pēkšņi, jo, piemēram, tās viņš nepatīkams zāles. Tā kā tur ir tās nianses par varbūt jā, pat vairākas. Tas arī bija, arī tas ir jāskatās, jā, bet daži arī nesaņem nekad zāles, viņš nezin to karot, tad visādīgi var būt. Bet tas, kas tiešām ir svarīgi, ka mēs tad ņemam šo ēdienu un nākam no augšu tā, lai bērns redz. Ja, un tad īstenībā tiešām gaida, vai viņš atvers mutu vai nē. Protams, ko var izdarīt, var nedaudz viņam bišķiņ uzlikt tās apakšlūpas, lai viņš var nolaizīt un sagašot, bet tad jau, un ja tas ir garšīgs, ja, tad jau viņš nākamreiz jau attaisīs mutu. Tas, kas ir svarīgi, mēs nekad neiebāžam karot, tad, ja mutī ciet, un nemēģinām lidmašīnas taisīt un mānīties. Ja? Jo šeit ir tikai runa par ēšanu. Un ja bērns mute netais vaļā, un tad man ir ļoti žēl, ka mēs tik forši garšīgi ēdienu esam uztaisījuši, un tad apēdam paši, un tad nākamreiz mēģinām atkal. Un nemainām arī daudz to ēdienu, kuru mēs piedāvājam. Te var pie nākamās bildes var arī redzēt, kā tiešām bērns atver muti, ja? Un tad arī viņam ieliek to karot mutē. Tas, ko viņa Piklera institūtā vēl darīja, ka viņa vispār nemaz nesāk ar karotēm, bet šis variants, es esmu sapratu, tas pie mums kaut kā ir sarežģītāk vai nav tik ļoti pieņemam, viņa dod no glāzēm dzert to ēdienu, to biezenīt, var teikt. Jā, bišķiņ, pietiekam biezi, lai viņš tad plūst, un tad ir šī glāze, ko pieaugušais tur, un tad lēnā garā var sākt vispār šādā veidā. Šeit es vienmēr parasti iesaku to vecākiem tādā gadījumā, ja piemēram tā, kā tu saki, viņam varbūt ir ļoti slikta pieredze ar karotu, ja, tad šis ir ļoti labs variants, jo no glāzes maz zīdains var no dzimšanas dzert. Mēs zinām, viņi izlak ar mēli, ja, teiksim, to ēdienu, un šeit jau arvien vairāk viņi iemācās tiešām iedzert to lietu. Glāze jābūt savspiedīgai, nepārāk garai. Viņam Piklera institūtā var teikt, ir, es parādīšu šeit, varbūt labāk var to glāzi redzēt. Jā, ir šāda glāze, ja, viņi ir diezgan mazi, viņi īstenībā ir puse no mūsu glāzes, var teikt, jo tad var redzēt, un bērnam, nav pārāk jāatliek arī galva, lai to saturu var dabūt iekšā. Ja. Šeit jau ir bērns, kas ir lielāks, ja, bet tā būtība tātad ir tieši tā pati, ja, teiksim, kur šeit ir iekšā. Tātad šeit jau ir divi varianti, ja, ko es varu mēģināt, tātad vai nu karote, vai nu glāzes. Ja. Un, protams, no 6 mēnešiem mēs sākam šo te piedāvājumu. Ja. Un šeit arī svarīgi, ka mēs jau savā, man liekas, viena no pirmām raidierakstām runājam par to, ka bērns 6 mēnešos var arī nesēdēt. Ja? Un šis arī tas mūžīgais jautājums, kā es varu piebarot, ja viņš nesēž. Var piebarot, vienkārši, kas ir ļoti svarīgi pašam ēt sēdēt. Ja? Šeit jūs redzat, varbūt ir grūti redzēt, bet šeit ir spilvens, cilvēks ir uzlicis savus rokas, ja? Un tādā veidā viņš pats ir sēž, tas pieaugušais, un tāpēc arī bērnam ir ēst. Un arī aprūpētājiem zem kājām ir kaut kāds kāpslīts vai kaut kas tāds, lai būtu ērti, jo uz grīdas stāvot nav ērta pozīcija gūžām, diezgan ātri nogurst. Tas jau tā ergonomika, mēs runājam par, piemēram, zīdot bērniņu vai kaut vai arī barojot pudelīti, ja tas notiek lēpī vai ne, tad īstenībā arī šeit ir svarīgi piedomāt, lai pašam ir ērti, jo tiešām es pat arī esmu bijusi situācijās, kur kādreiz bērnam, piemēram, dod to ēdienu, ja pašam nav ērti, tev liekas, ātrāk jābeidz, tas pilnīgi ieslēdzas tagad tāds, un tur jau sākas tad atkal tālāk iziet, diemžēl viss slikti jāpaliek. Un tas ir riktīgi svarīgs moments, šis te moments, kad teiksim, jo ja tev nav ērti, tu gribēs tieši kā tu saki, tu gribēsi ātrāk pabeigt. Absolut, un tad viss šis arī atkal ir nolemts vairāk tādā neveiksmē, nevis veiksmē, tā steidzināšanā. Kas vēl uzreiz par karotu, ko es gribu pateikt, es paņemšu tev kā demonstrējumais modelis. Ja? Tātad tas, ko nevajag darīt, nevajag šādā veidā slaucīt nost. Ja? Tas ir ļoti, ļoti nepatīkami. Es vienmēr savas lekcijās vecākiem iesaku paņemiet karotu un tiešām izdariet kādreiz šādu un šādu. Un nevis tā baigmāk, bet tiešām
pabrauciet. Jā, jo īstenībā mēs to darām stipri, jo mēs varam noslaucīt vai nekasīt. Nokasīt. Un ir ļoti nepatīkami sajūta ilgstoši. Ja? Un mums viss muti bērnām ir sevišķi, ja viņš vēl zīš, un arī pudeli, tas jau ir galvenais ēdiens vēl ar vienu, ja? Ir ļoti jūtīgi, ja? Un viņš vispār var atteikties. Ja? Tad, ko mēs īstenībā darām, mēs cenšamies tikai ļoti minimāli noķert to, kas tur tek garām. Vai arī, es esmu redzējis, tos pie tevis nedarīs, ka ja viņš dzer no tās glāzes, tad ar glāzi vienkārši. Un glāzi ir daudz patīkamāks. Tad citi nekā karotas. Tagad pat pamanīju pat. Ļoti maiga maliņa īstenībā. Ir daudz maigāk nekā to karot. Tas tāpat attiecas uzreiz. Man ienāca prātā par salvetēm. Ja, tad neslaukt mute. Ja, no vienas puses uz otru pusi, bet mēs runājam par punktu veidu. Ja, teiksim tā. Jo tāpat tas kā iesnas. Jā, tāpat kā iesnas vispārējais. Ja. Vai Pikler pieeja, kas ienāca prātā runā par to, ka mēs izmantojam tādus īstus instrumentus, kā mājās par metāla karots, vai tur ir atļauts arī, teiksim, tās silikona, kas ir tomēr bišķi maigāks. Vai par to tur vispār runā? Te var redzēt uz bildēm šeit viņam ir plasmas. Jā, tā plasmas karote, jā, teiksim, var redzēt, tad tas ir viss, protams, patīkamāk un saudzīgāk. Jā. Bet, jā, nedara visu šīs te gājiens, ko mēs nu pat runājām, tad arī īstenībā tam nav tik liela. Jo plasmas un silikons reizēm saglabā kaut kādu smaržu. Jā. Tas to es pamanīju arī. Uzsūc kaut ko tomēr. Bet dažkārt arī par tām karotēm, kas saka, nepatīk karot, tas jau var būt asociācija ar tām nepatīkamajām darbībām. Absolūti, jā. Viņš zina, ka nāks tā karota, viņi atkal darīs to. Jā. Vairāk un beigās neēd neko, vai ne? Un man liekas, tiešām ir svarīgi atcerēties, apstāties. Bērni ļoti smuki parāda, ja viņi netais mutu vaļā. Jūs varat arī bišķiņ pagaidīt un vēlreiz piedāvāt, un ja jūs atkal atceraties acs līmenī karot un nākiet, un viņš ne, tad respektējot šo. Arī jums šķiet, jo viņš jau badā nenomirs, jo viņš uzreiz saņems pēc šī piebārojuma, viņš saņem krūtu vai pudeli. Ja, tad viņš būs paēdis. Ja, un tad svarīgi tikai ievest lēnā garam šo jauno ieradumu, ja, kā ir viena ēdienreize dienā, ir kaut kas, interesants, ja, kaut kas cits, bet vēl vien klēpī, vēl vien man šī sasaist ar mammu vai ar tēti, un šis ir kaut kā foršs un tiešām ir priecīgs moments. Jā, man gribēja šeit piebilst tiešām to, ko es arī izrakstīju, ko mēs bijām tajā pamatkursā, kad piebarošana tika uzsākta. Zinu, tev nepatīk. Ēšana tiek uzsākta, lai bērns atklātu plašāku pasauli, nevis uzņemtu papildus kalorijas. Un tas man liekas, es ļoti labi atceros to, ka man kā jaunajai mammai, kā pirmreizējai mammai, tas bija ļoti liels klušanas akmens, bija ļoti grūti ar to, jo likās, tad tie 6 mēneši sagaidīti, tad tagad mēs sākam piebarot, it kā tā zīdīšana jau palika, bet tomēr man likās, tad tagad tās 2 karotes, trešdien tālāk ir 4 jau, tad tur 6 un neiet tik ātri uz priekšu, un ko darīt, un kāpēc tas neiet, un nav vēl īstā intuīcija un to zināšana tik daudz, lai tu tā kā atslābinošāk to visu tā kā darītu. Bet jā, cik svarīgi ir tiešām atcerēties to, ka te mēs arī runājam par kaut kādu glāzīti ar biezeni vai došanu ar karotīti, kad, kā Klaudija teica, ja bērns to neapēd, visticamāk 98%, ka viņš, es pat teiktu, 99,9 droši, ka viņš to neapēdīs. Un tas, protams, mums ir tā grūti sagramojums, jo mēs esam tajā visā, kas mums vēl ir viss cits jādara, uztaisīšu šo biezeni, piemēram, vai kaut vai nopirkuši to burciņu. Un mēs gribam, lai bērniņš pēd, un mums ir tā kā grūti varbūt ar to domas atdzīvot, bet kaut kā mēģināt saprast, ka tas tiešām tie solīši, ko bērns īstenībā spēja veikt, ir daudz mazāki nekā tās mūsu ekspektācijas, jo tas, par ko es arī iedomājos, ka tiešām iedomājieties, ka bērniņš, es teikšu 6 mēnešus, jo manuprāt, ka tā ir arī Pasaules veselības organizācijas šobrīd tā rekomendācija līdz 6 mēnešiem tas piens, kad 6 mēnešus viņš ir vai nu zīdis vai ēdis no pudelītes tikai pienu, un tagad mēs viņam piedāvājam kaut ko pilnīgi citu. Es domāju, mums pat pašiem iedomājieties, ja mēs 6 mēnešus patērētu tikai kaut ko šķidru, un tagad pēkšņi mums dod kaut ko citu, arī mums tas prasītu tā kā, pielāgoties un kaut ko vispār saprast, kā tas vispār ir jādara, jo es domāju, fizioterapeiti noteikti vairāk zina par to, ka tur jau vispār citi muskuļi strādā un tā tālāk. Jā, tas viss ir citādi. Man tā pieredze ir pietiekami liela. Situācijas ir
ļoti dažādas, un kas man varbūt visvairāk nepatīk visā šajā, kad gan ģimenes ārsti, gan arī citi speciālisti arī piedurās pie kaut kādām vadlīnijām, pie kaut kādiem termiņiem. Bet es gribu atgriezties pie pašregulācijas. Ja mamma zina, kā bērns uzvedās, kad viņam gribas ēst, kā bērns uzvedās, kad viņam sāp vēders, tad mēs ļoti labi varam izsekot un mēģināt un pamēģināt. Varbūt vienam bišķiņ ātrāk pirms tiem 6 mēnešiem, tomēr, jo tur sakrīt dažādi simptomi, viņš tur biežāk ceļās, tur biežāk vēderi izdēja, viņš tur skatās tev acīs un ver muti vaļā, un viņam gribās. Un varbūt var pamēģināt jau 5,5 mēnešos, bet citam varbūt tikai 7. Un tad mēģinot viņam šādā saudzīgā veidā piedāvājot to ēdienu, mēs saprotam, ka nē, šodien vēl nē. Pagaidam nedēļu, varbūt katru dienu, bet pamēģinam. Tad vēl ir tāds moments par tiem, kas ēd no pudelītes, jā, un kuri tiek likti kaut kur, nevis klēpī barot ar pudelīti, bet ielikti krēsliņā, šūpulītī, bebībjornā, gultā guļus uz spilveniem. Un ka tas bērns īsti, viņam nav šī sapratne par to, ka viņam vajag ēst, viņš ēd konkrētos laikos, un kāpēc viņam tik ļoti patīk ēst, jo tā ir tāda tā kā arī baudas, tāda sajūta, ka viņš dabūna beidzot to silto pieniņu no tās pudelītes, un viņš ir tik laimīgs. Un tad viņam pēkšņi uzbāžās ar kaut kādu citu instrumentu, ar kaut ko, kur ir atkal pavisam citas darbības. Nav tā zīšana, tas siltais patīkamais pieniņš. Tas ir varbūt kā kavēklis uzsākt. Atkal citu barību. Tur ir tas pilnīgi citādāk izskatās. Jā, un vēl varbūt tas, ka bērns atkal tieši pierod pie tā, beidzot mani paņēma, beidzot man ir uzmanība, un beidzot mani baro, un viņš ir gatavs ēst nepārtraukti. Un tad mammas nesaprot, bet es viņam jau iedevu tik, cik man teica, un viņš grib vēl. Viņam gribas to komunikāciju. Viņš beidzot ir noķēris, ka, tu esi ar mani. Jā, un tas ir tas, ko mēs pirms tam runājam, ka tā ir viena no sociālās mācīšanās, jo īstenībā, ja mēs tā globāli skatāmies, tad ko mēs gribam? Mēs gribam, lai finālā kaut kā dzīve viņš sēž te ar mums pie galda, un mēs smuki varam paēst, mēs varam parunāties, jo es vienmēr saku, teiksim, bērnam ēšana jau ir tieši tāds pats sociālais moments kā mums, sākot jau no zīdīšana vai no krūts vai ar pudelēšanu, ka mēs esam kopā, un mana uzmanība ir pie tevis. Un tāpēc jau arī bērni, arī viens iemesls, kāpēc viņam patīkēs, jo viņi zina, tad tas pieaugušais ir tikai un vien ar mani. Ja? Jo tad viņam jākoncentrējas, ja viņš dod kaut ko man tur mutē, viņam jābūt klāt, viņš nevar iet projām tādā brīdī, ja es pats vēl to nevaru izdarīt. Tad tas ir tāds ļoti sociālais moments, un es domāju, tas jau arī forši. Tas nav kaut kas, ko mēs tāpat kā visi citi, nedarām tā starp citu. Ja? Mēs tur starp citu mainām autimbiks, starp citu tur kaut ko darām, bet ēšana ir tāds kopā būšanas laiks, ko mēs gribam pavadīt ļoti kvalitatīvi. Ja? Un tas arī ir tad, ja mēs sākam dot citu ēdienu, nevis tikai krūts vai pudeli. Jo pie krūts vai pudeli tas jau pārsvarā, pudeli varbūt mazāk, bet krūts noteikti. Jā, es tur sēžu, man ir labi, man ir silti. Jā, ir salīdzinoši ok, ja viņš tur tieši nekož vai kaut ko tādu, tad jau ir tāds patīkam. Man ir tāds, jā, mēs redzam to smaidu mammām parasti sejā, kad viņi zīd, un tas apmierinātība, un tas jau tieši arī tas ir. Bet to var arī turpināt, ja arī sāk kaut ko citu darīt. Ja? Tad tas... Es vēl drusku par to pozu gribēju atgriezties. Tu runāji par to sēdināšanu. Tātad, ja, protams, bērniņš tiek sākts piebarot 5 mēneši, piemēram, pie maisījuma gadījumos, tā kā bišķiņā ātrāk iesaka, tad, protams, mums tā poza būs bišķiņ guļošāka. Bet, ja tam bērnam ir jau 7 mēneši, mēs droši viņu varam turēt diezgan tādos stingros 45 grādos ar atbalstītu muguru. Runa jau ir par to, ka bērniņš nesēž pats, mēs viņu nesēdinam krēsliņā, vertikāli ar pilnīgi taisnu muguru. Mēs viņu atbalstam, redziet. Un tur te vēl vienā bildē bija vēl smukāk patīk, kur tā kāja. Man šitas, redziet, te ir tāds mazāks bērniņš, ja viņš ir guļošāks, bet viņam ir taisna mugura. Ir ļoti svarīgi, lai mums... Tātad barības vads ir pilnīgi iztaisnots, lai viņš nav saspiests, lai pleciņa nav uz priekšu, lai viņš var norīt, lai viņš var atvērt mutīti. Un tad attiecīgi bērna vecuma mēs arī viņu sākam vertikalizēt, bet viņš jebkurā brīdī tiek atbalstīts, viņš nesēž pats.
Viņš netiek iesēdināts kaut kur, necenšas noturēt pozīciju, kas ir vēl viena problēma, kad pāragri bērnus liek šajos IKEA krēsliņos, bez kāju balsta un tā tālāk, tādus maziņus 7, 8 mēnešus, kurš nesēž. Viņam ir jādomā par pozīciju, un vēl viņam tagad nāk virsū ar karoti. Viņš to visu nespēja aptvert. Jā. Jā, nu tas ir tas, jā, šie daudzie, tie daudzi mainīgie. Tas, ko es vēl gribu pateikt, arī noteikti 6-mēnešīgi vecam bērnam ir vēl arī šīs te, ka viņa to mēli liek ārā. Tad viņi sākumā it kā neņem iekšā to ēdienu, bet grūž viņu ārā. Tas ir tāds refleks, kas viņam ir dots un kas tikai lēnā garā pazūd. Viņš pazūd tā laiku, un ja viņš ir ļoti izteikti, tad bērns nemaz nevar, pat gribot, viņš nevar pārēst. Tas arī vēl viens svarīga lieta, par ko jāskatās. Ja tas ir pārāk izteikti, viņš nevar dabūt iekšā to ēdienu, bet drīzāk viņu vislāk liek uz ārā, ka tad arī jāpagaida vēl bišķiņ. Tas ir tie no tādām lietām. Bet es domāju, mums jāiet tālāk, jo mēs varam. Pēc šitām man gribējās izstāstīt, man ir dvīņi, un tad es, kad ēdu, tad es, piemēram, viens man bija rokās no bērniem, kāds nemierīgāk tikko pamodies, sēd savas pusdienas, un es sāku novērot, ka tā kā ir tā interese par ēdienu, tur atver to mutīti, skatās uz to dakšu vai uz to ēdienu, un ja es kaut ko piedāvāju no savu šķīvi, tajā brīdī es vienmēr ir ļoti maz sāli, un tad es kaut ko piedāvāju, man vienmēr bija tas, bet ļoti negodīgi, viņi pagaršo to kaut kādu kartupelīti, višķiņu, es gribu tai otrai arī iedot. Un tas otrs, piemēram, nebija gatavs, un tas bija ļoti sarežģīts laiks, ka es zināju, ka viena ir jau gatava tam piebarojumam, un otrai vispār neinteresē. Un sadzīvot ar to, ka viens jau sāk ēst, un otrs ēd tikai pienu, un kā tas tagad būs, vai vienam būs labāk tur rādītāji vitamīniem, otram mazāk rādītāji, tas bija tā kā tik satraucoši, bet katrs sākās savā laikā, un īstenībā tie asins analīžu rezultāti bija ļoti līdzīgi. Tā kā nebija nekāda ekstremāla gadījuma, jo tiešām viņām bija atšķirība, kurai kad parādījās interesi un ko vairāk ēda vai ko mazāk. Vienai patīk tur saspiestā konsistence, otrai varbūt tās vispār nepatika biezeņi, tikai kaut kas jau nāk tādā gabalā, ko pats var saspiest mutē. Un, jā, tās atšķirības ir tā kā arī raksturā, interesēs. Jā, un tas, es domāju, un tas ir arī svarīgi. Tas jau ir tas, par ko mēs runājam, jā, ka mēs vienkārši paskatāmies, mēs piedāvājam. Bet tā visā arī lūdzu neaizmirstam, kā pieaugušais tais likumveišanā, nevis bērni. Ja? Tad mēs vadām, bērns arī drīkst pišķiņ vadīt un sekot, bet galvenais, lai viņš vada. Man ir viena piebilde, varbūt, ka nesteidzinam arī, jo šī teikaroti, kas mums ir teikaroti, viņiem ir ļoti liela karoti. Ja mēs viņu paņemam daudz, kā mums liekas, tas var būt stipri par daudz. Un var sākt, tas, protams, ir sarežģītāk pa mazai pilītei, bet tas būtu ļoti svarīgi. Jā, tas arī teikarots galiņi īstenībā var paņemt sākumā. Jā, paldies, Regina, tiešām. Un te jau mēs redzam, ka arī lielāks bērns ir. Te mums ir svarīgi, ja mēs paskatījāmies, es atvainojos, man te bišķiņ grūti ar tām visām lapiņām. Man te bišķiņ te bija tāds mazāks bērns. Jā, tad te var redzēt, viņš ir bišķiņ jaunāks, un te tiešām pieaugušais tur to glāzi rokā. Bērns, protams, var pielikt savus rokas klāt, bet kas noteikti šeit nenotiek, viņš noteikti nebāzīs iekšā šķīdumā savus rokas. Ja? Tad nav spēlēšana ne ar ēdienu, ne ar dzērienu. Šeit ir tas žests no tēva puses, ja? Tad viņš liek to plaukstu te priekšā. Ar to domu, ka bērns tad var ņemt glāzi, un to glāzi, jūs redzēt, viņam jau pašam bija abās pusēs turē, un ja ir šī mazā glāze, tad viņš tiešām labi var arī turēt, un ka viņš var, šeit ir tas piedāvājums, tu šeit var nolikt. Jo galds mums, protams, arī šeit vēl nav, ja viņš vēl vieni klēpī. Un tad, kad bērni spēj nolikt, tad Piklē pedagoģijā tas ir tā zīme, tad, kad bērns saprot, ka var nolikt, nevis vienkārši laist vaļā, un kaut ko krīt. Un tad viņi piedāvā viņam nākamais solis, kas ir solis tādās saucamās ēšanas beņķos, krēslos, galdos. Es pat nezinu, kā to sauc. Dažiem varbūt tas atgādina vecos labos laikus, ja, ka mums bija galdiņš un tāds beņķīts klāt. Tieši tā arī īstenībā ir. Bet šeit, kas, protams, ir ļoti svarīgi, ka pieaugušais sēž pretī, ja, un tad mēs to procesu darām. Un šeit ir tas, ka, protams, tiek piedāvāts, ja, tiek ēdiens piedāvāts, man liekas, tas tā kā, un arī šeit piedāvāt, nevis vienkārši ielikt un jau gatavu bļoda, ja, teiksim, tiek piebīdīt, bet piedāvāt. Un ir bērni, kuram patīk
tā, kā tas izskatās citiem. Iesevišķi, ja mums ir divas dažādas lietas, varbūt patīk, ka tas ir atsevišķi, nevis samačkāt visu vienā kopā. Jā, varbūt viņš grib to ķirbi, teiksim, bļodiņā vienā pusē, bet to burkānu otrā pusē. Jā, teiksim, nevis uzreiz samačkāt visu kopā, bet varbūt divi atsevišķi. Un tad viņš varbūt jums ēdīs abus. Bet tādā veidā jūs arī zināt, kas viņam garšo vairāk, kas negašo tik labi. Vai, man liekas, ir kaut kāds spinātveidīgi, diezgan zaļš te ir, jā. Teiksim, tas ēdiens. Tad arī par to aizdomāties, jā. Jo mēs arī, teiksim, mēs ir sevišķi pirmskolā, mēs ļoti, man liekas, tas ir tas A un O, kad es teiktu, lielāko daļu bērniem nepatīk tad, ka viss sanāk kaut kā samačkātā veidā. Ja? Viņiem patīk, ka tu piedāvā tos rīsus, ka tu piedāvā to mērci, ka tu piedāvā to salāts. Un viņš katru reizi uz to, protams, pavisam maziņais ne, bet šitāds jau var pateikt, ka šitos viņam nē. Ja? Ir pat daži, kas pasaka, ka šeit jā, maliņā. Pateikt, tieši kur viņam, jā, lai viņš arī vienmēr nesaskarās. pajautā, vai virsū vai blakus. Jā, šeit Tas man ir radās svarīgi. jautājums. Tātad bērns jau ir pietiekami liels, viņš sēž pie galda un viņam tiek ielikts biezenis. Jā. Nu, lūk, un ļoti daudz vecāku šajā vecumā jau vairs nepiedāvā biezeni. Jā, bet tā kā mēs runājam par to soli pa solim, tad mēs mainām pakāpenis. Jā. Mēs nomainījām pozu, mēs bet nomainījām biezenis pozu, paliek mēs īstenībā. Šis un- ir tiešām jā. ļoti, vai ne? Un Ne tā, šeit kā jūs mēs visi redzat, darām ka bieži. gan bērnam ir karota, gan pieaugušam ir karota. Un šī ir ļoti svarīga lieta. Jo mums arī ir liels diskusijas par to, ka gadu vecumā viņam jau vajadzētu. Bērnam paņemt kaut ko, iesmelt savā karotē, pagriezt to karotu pareizā virzienā un dabūt mute, nevis pirms tam jau izgāžot visu, ir nenormāli sarežģīti. Un manā pieredzē viņi to tā stipri pēc gada vecuma. Stipri pēc gada. Mēs to redzam visbiežāk, vai es redzēju rotaļgrupās to bieži, tad, kad bērns sāk, mums ir arī rotaļi izlikt, ir karots, tad var redzēt, ka bērns sāk paņemt to karotu un sāk vai nu Pie mamma, spēlēšanas, jā, pie tu domā, spēlēšanas, pie jā, spēlēšanas. tieši pie spēlēšanas, ka viņi vai nu baro kādu leli vai mammu baro, un tad īsnībā ir tas pareizais laiks. Ja tam mazam bērnam, tas, kas vēl sēdē klēpī, piedāvās to karotu, ja, ko varēja redzēt ļoti smuki šeit, ja, šī bildē, viņš jau ir gatavs viņu paņemt to karotu. Viņš jau gribētu, bet tā viņam ir rotaļlieta. Es gribēju teikt, tas mērķis ir spēlēties. Tas tajā brīdī mērķis ar to bērnam ir karoti, spēlēties, jā. nevis paēst. Ja? Un šeit ir tas, jā, tā ir mana karota. Un arī šeit, jā, teiksim, ja pieaugušais kādreiz viņi noliek to karotu vienkārši uz šķīvu un vienkārši gaida, cik bērns pats ēd, jo arī to mēs arī pirmskolā ļoti bieži redzam, tā zupa ēst ir nenormāli galēcīgi un sarežģīti. Ja? Un dažreiz tur paliek, viņš it kā gribētu, bet viņam jau apnīk, vai teiksim tā. Un tad mums ir, es tev varu palīdzēt, un tad mums ir savu karotu, un mēs pabarojam, ja? Vai iedodam viņam ēst. Ja? Teiksim, tas ir ļoti svarīgi. Ja? Tad paskatīties, cik viņš pats piedāvāt arī savu, bet ar manu karotu viņš nē, tā ir mana karota un tā ir tava karota. Būtiska piebilde, Jā. kad ir tā otra karote. Neuzsākt rotaļu, mainīt karoti. Jā, tas ir tas, Tas ir ko es ļoti, saku. ļoti būtiski. Jā, jā, ļoti būtiski. Tā, protams, ir jautrāk un viegli, bet tas aiziet tādā, ka tas pāriet Piemēram, citā līmenī. Bērns savu karotu nomet zemē un paņem, prasa tagad tev tavējo. Tā ir mana karote. tā ir Tā mana. ir mana Es karote. pat Es tavēju pacelšu, pacelu. nomazgāšu, veidošu citu. Bet nē, nekad. Jā. Te, man liekas, ritīgi iezīmējās tas, ko mēs Piklim mācībās uzsākām par to sarkano pavadienu. Jā, un tas, ko tu arī minēji, kad mēs kā pieaugušie, mēs daudz ko ļaujam, bet mēs vadām īstenībā to procesu tikai nevis tā kaut kā brutāli un autoritatīvi. It kā mēs ļoti daudz ko ļaujam īstenībā bērnam pašam, bet mēs viņu tā mazliet viltīgi iesaistam tajā visā. Un tomēr mēs vadām to procesu, mēs skatāmies, kā ar to ēšanu iet, cik viņš ir gatavs, kad viņš ir paēdis. Un mēs esam tie, kas īstenībā nosaka tā kā daudz ko tajā visā. Vēl es gribu pie tās konsistences. Ja? Tad, ja tas ir biezenis, tomēr tā pati zupa liekas, bērns jau pietiekami liels. Viņš var ēst jau no kopējā katla, varbūt ar mazāk garšvielām. Bet, ja tā būs vairāk tāda biezeņa konsistence, viņam būs daudz vieglāk paņemt. Bet, ja tur būs kartupelis, burkāns un gaļa atsevišķi, tad viņš iespējams kaut kā paņems to gabaliņu. Ja viņš būs pietiekami maziņš, ka viņš ar to karotīti var paņemt, bet to zupu jau viņš nepaņems. Tā zupa viņam līs ārā. Paņems. Bet sākumā, jā,
Jā, bet es runāju tagad par to uzsākšanu, ka mēs Par mācām bērnam. uzsākšanu tad noteikti, tāpēc, kā mēs jau runājam, jo šeit jau ir tagad mēs esam tikuši vaļā, respektīvi mēs vairs nebarojam klēpī, vai mēs nedodam ēst vairs klēpī. Tātad, un šeit tiešām ir svarīgi, protams, arī, ka bērns pats var ierāpties, ja? Mēs neliekam tas, kas mums ir parasti ierast augstos krēslos, mēs iecelām, mēs izņemam, mēs iesprādzējam. Šeit svarīgi, protams, ir tas, ka bērnam ir balsts zem pēdām, un ja jūs to krēslu redzēt tādā oriģinālā, jūs redzēt, ka tā sēda vieta ir diezgan šaura. Ja, teiksim, viņa nav plata kā parasti krēslos, ja, un tikko viņa ir šaura, tu automātiski sēdi arī taisnāk, un arī no barības vārta, un viss kā ēdiens slīd ir daudz drošāk un labāk. Protams, kā laiku šie bērni saņems arī citu ēdienu, ja, bet mēs vienmēr pakāpeniski paskatāmies. Šeit noteikti pēc šīs te biezem būs kaut kāda vīnoga, avena vai melena vai kaut kāds ogas, ko viņš, protams, arī ēdīs ar pirkstu, bet tas jau ir tāds gabalaināks, teiksim tā, un tad var redzēt, ja tas viņam ļoti labi aiziet, tad arī droši vien tādā pamatēdienā sāk parādīties cits ēdiens. Bet atkal solis pa solim, un tas, kas man tiešām liekas svarīgi, ir sēdēt pretī. Tas, ko mēs klēpī nevaram vienmēr dabūt gatavu, ja, teiksim, ka bērns, it sevišķi, ja viņš jau sēž pats klēpī, tad jādabū tādā pozi, jādabū tā, lai tu redz, ko tu to garot liek, ja, un ka tu redz, vai viņš tais mutu vaļā, un lai viņš var tādā visā piedalīties. Ja. Tad pišķim pašam sevi jāstrukturē, kā es parasti saku, ja, kur man stāv, lai viņš arī ar roku tu neiet iekšā, ja, teiksim, bet lai man arī ir viņam iedot to ēdienu, tas visi bišķiņ jāorganizē. Man liekas, tas pretī, tas uzreiz arī ir, ka tā ir tā tava seja, tā ir atkal tā mācīšanās, tā ir tā komunikācija, tā ir emociju nolasīšana un šis viss arī. Es nezinu, vai te ir vietā, bet tad atkal tāda piebilde vecāki tur, pieņemsim klēpī, bērns ēd pats klēpī pie galda, un tad vēl vecāki paši kaut ko ēd. Vai, piemēram, bērns sēž krēsliņā, viņš ēd un arī vecāki ēd. Tad par šo kurā brīdī mēs pieauguši ēdam. Jā, tad tas bērns, kuram vēl tik ļoti daudz ir vajadzīgs palīdzība, tas noteikti tur man visu uzmanību ir pie bērna, un es neēdu. Tad tas nav iespējams, jo tad viņš grib no manis šķīvi. Un tas, ko es arī redzu pat lielākiem bērniem, kādreiz šī it kā mums laba domāta, mēs jau visi kopā, un tu jau tik smuka ēd, bērnam ir pat daudz. Viņam vienkārši sociāli pat daudz. Viņš nevar. Tad tur brālis, tētis, tad pēkšņi tie ēd arī kaut ko citu, tad es to gribu, tad es to nevaru dabūt. Tad viņam ir pat daudz. Es zinu arī, ka Monika Alī bieži iesaka, bērns ir paēdis šeit, tad viņš var sēdēt pie kopējā galda pie mums, un mēs kāds ogas viņam varam iedot. Mēs ēdam, bet viņš ir paēdis, un tad viņam arī viņš nebūs. Viņš ir apmierināts savas vajadzības, viņam vairs nebūs tik daudz jādomā par to, es gribu ēst, bet viņš vairāk tad baud šo to kompāniju. Ja? Panašķēties. Jā, kaut kas tieši tā. Tas ir ar prieku. Tas ir ar prieku. Tad, kad es domāju, tajā brīdī tas vecāks var labāk pats paēst. Jo atkal jau ir, zin kā, tad liekas, ja mēs ēdam kopā, tomēr ir diezgan daudz jāpalīdz, un tad jau arī sākās tas, kad bāc, es pats nevaru paēst, un man tur jāpalīdz. Un tad ir ātri jāiet, un tad mēs ēdam augstu, un vispārējais. Tad mums arī diezgan liela neapmierinātība. Un tas, kas vēl varbūt ir svarīgi, Piklā pedagoģijā, mēs ar bērniem ēšanas laikā runājām. Nav muti ciet. Es vienā pirmsskolā biju, es nekad neaizmirsīšu pie sienas, bija tiešām pie ļoti garas sienas, bija mega uzraksts. Mutes ciet ēšanas laikā. Un tad es prasīju tai vadītāji, kā viņa ēd, ja viņam mutes ir ciet? Un viņa tā uz manim paskatījās. Es saku, tas jau ir domāts, lai nerunātu. Es saku, tad jau šīs uzraksts nav pareizi. Ja? Tad kaut kā savādāk jāsaka. Bet mēs tieši otrādi. Jo tas ir tas laiks, ka bērns var klausīties. Tas ir tas, ko mēs runājam par aprūpi. Ja mēs mainām autimbiks un ģerbam, bērnam ir laiks klausīties. Un viņam ļoti patīk, es zinu, pirmsskolā mēs stāstam, es redzēju, tu tur darīt šo vai to. Un tad viņš tā skatās, wow, viņa pamanīja, ja? Viņa paši atcerīja, tu man redzēji, ja? Ko varbūt tādā brīdī mēs nevarējām pasteikt, tagad es varu. Vai mēs runājam par mūsu plāniem, vai ja viņi paši sāk runāt. Kā kuram bērnam? Nē, mums ir tas, ka tu esi paēdis, tu esi gulēt, un tad pēc gulēšana tu piecelsies, un tā tas dienas struktūra, tāda plāna vairāk. Jā, un arī par ēdiem mēs runājam, jo dažreiz viņi tā skatās, tad mēs stāstām, kas tas ir, un dažreiz viņam ir jautājumi, kāpēc
kāpēc tas šodien nav, kāpēc tā vieta ir tukša. Jo, protams, pirmsskolai svarīgi, ka viņi sēž konkrētās vietās. Bet man arī šis ļoti patīk. It kā jau tieši bišķiņ vairāk iepriekš, varbūt pirmsskolas vai kaut kāds iestādi, bet man liekas, ar mājās ļoti smuki, jo viņam jau patīk gan ūdens, gan viss šāds lietas, un pēc tam vēl nomazgāt rokas. Jo aizliet iz izlietnē ir jau sarežģītāks process, bet šis, man liekas, ir ļoti foršs, un pēc tam jau var arī noslaucīt roku ar lupatiņu. Ja? Arī mēs iemācām arī tas, kas mums ir svarīgi darīt. Ja? Teiksim, kāda ir tieši secība, kā mēs to darām. Ja? Mēs nomazgājam pirms vai pēc tam, kā nu kurš, ja? Vai abas reizes pat, ja? Teiksim, nomazgājam rokas. Ja? Un šeit redzēt arī, tas krēsls ir tik liels, tas beņķis, ka bērns tur mierīgi var apstāties, ja? Viņš var stāvēt, un viņam viss ir izdarāms. Nav nekas jādomā, nav kaut kas neēd vienam vai otram. Un vecāks, protams, arī sēž tā, lai viņam ir ēd. Ja? Un tad jau mājās noteikti sāktu jau, tad, kad viņš labi pats visē, tad jau sākt ēšanu pie galda, pie kopējā galda. Arī šeit es tomēr lieku uzsvaru uz tiem krēsliem, lai viņiem ir tāda, ko viņš var pielikt pēdi. Ja? Teiksim, krēsli, ko bērnam karājās kājas, nekad nav labi. Tas ir tāpat, ka jūs sēžat uz bārās, uz tiem lieliem krēsliem, un jums nav tie stieniši apakšā, tad jūs vai nu šūpojat kājas, vai šļucat lejā, ar vienkārši stāvat. Nu, kaut kā nav ēti, ja? Tāpēc bērnam izsvarīgi, kā vienmēr abas pēdas ir balstīt. Bet, piemēram, tādā arī pirmsskolā varētu būt, kad tad sākumā ēda 2 kopā, lai arī pakāpeniski, piemēram, ja jums ir 2, tad arī to var darīt. Vai arī nelielas starpības starp bērniem, kāpēc ne? Viņi var sēdēt kopā un ēst, un pieaugušais ir pretī. Un tad jau ar laiku šeit gan arī tikai 2 bērni, bet šeit jau var redzēt, ka tas pieaugušais vairs nepalīdz ēšanas procesā, viņš ir tikai pavadons tādā visā pasākumā, jā, un sarunu biedrs, jā, un tad bērni, te varētu būt arī mierīgi 3 bērni vai 4 bērni, pārsvarā vairāk kā 5 neliek kopā, un tad viņi var smuki ēst, un katram tur nav nekāds gaidīšanas process, es paspēju ielikt ēdienu un visu pārējo. Nu, tas tādā ātrā izskrējienā apmēram cauri, kā tad tas mums izskatās, bet es domāju, priekš mājām šeit arī ļoti daudz var paņemt, jo labi, varbūt katrs nevar tādu krēslu speciāli nopirkt, bet to ir pietiekami pārsvarā visiem kaut kāds galds ir mājās, ko viņš grib bērnam nopirkt, ja, vai kaut ko tam līdzīgu un kāds ķeblis priekšā. Galvenais tiešām skatieties, lai nekarājās kājas, lai pēdas ir pie zemes, jo tad bērns vienkārši sēž arī stabilāk un tad ir vieglāk ēst. Man ir viena piebilde vēl par šo bildi, kur ir tas pieaugušais, kas cieši pavada to ēšanas procesu, un dažkārt vecākiem nav tā laika. Viņi noliek to visu un kaut ko ātri izdarīs blakus, domādam, ka tā iekonomēs laiku, bet finālā būs tā, parasti tā gandrīz vai ir, kad būs jāpatērē daudz vairāk laiks uz netīrības savākšanu pēc tam. Pēc tā paralēli visu laiku teikt, pasēd, lūdzu, paēd. Jā, bet ja tu būsi tā vadīšana, vai ne tikai? Bet ja tu būsi cieši kopā, tad arī netīrība praktiski nav. Jā, te ir tas, kad bērns ceļās un iet projām. Viņš nesēž, viņš laik iet projām, viņš negrib. Bet tas ir tā, kā Klaudija izstāstīja, ja mēs tā secīgi līdz tam nonākam, un bērns pats atnāk pie galda un pats apsēžās, jo viņš saprot, ka viņam tagad ir ēdienreize, un viņš grib ēst. Un tas ir man, nevis kādam. Un, jo es ļoti daudz ikdienā dzirdu no vecākiem, ka bērns tur met ēdienu, bērns tur skrien prom no galda, ja viņš nav augstajā krēsliņā piesprādzēts, viņš tur nesēdēs, es tur to nevarēšu. Un tā. Jā, un šis ir tas moments, ko mēs teikt, ok, tad ejam soli atpakaļ. Ja mans bērns ir pārslogots ar šo brīvo iespēju izkāpt, tad es eju atpakaļ klēpī. Tad es turpinu atkal klēpī, un tad, kad es jūtu, ok, aiziet, un tad es atkal mainu. Tas jau ir tas svarīgais, un tāpēc jau ir šis, man liekas, ģeniālais veids, kā šo visu darīt, jo tas ir tik pakāpeniski, un katru mazāko soli es varu iet atpakaļ, es varu pozu mainīt, es varu konsistenti mainīt.
Ja? Mēs te jau sākam arī runāt par bļodām. Ja? Kāpēc ir bļods, kāpēc nav plakans šķīvs? Nu, bērns nevar, ja? Viņam vajag malu, pret ko viņš var to nenoglāzē, iedomājieties bļodē, ja? Kā viņš pret malu to vispār var dabūt visu uz tās karotes. Ja? Dažreiz mums arī ir, mēs skatāmies, ja, teiksim, kad mums tie pusotrugadīgie nāk, nu, tas makarons kādreiz ir vieglāk ar dakšēs nekā karoti, ja? Teiksim, un, protams, vēl vieglāk ir ar roku. Bet, ja mēs gribam, lai viņi pierod pie piedarumiem, tad ir kādreiz arī pišķiņ pašam nebaidīties. Ja? Nu, bērni, pārsvarā viņi nebakst sev atsārā dakšām vai pārāk dziļi sev rīkli iebāž. Tam jau viņi ir izgājuši savu mazākā vecumā, ka viņi visi iebāz diezgan dziļi, ka viņi iemācās, ka šis nav patīkami. Ja? Un pie ēšana tad tas ļoti labi nostrādā. Tātad arī atkal iet līdz tam, ko es piedāvāju, kas tas ir paēdienu, varbūt tiešām viņam nav nemaz tik vienkārši ar to karot, bet viņam vieglāk ir tā dakša. Un var abus nolikt blakus, un jūs redzēsiet, bērns pats izmēģinās. Tas ir tāda iespēja. Ja? Vēl lielākiem bērniem, tad vēl vēlāk mēs pieliekam arī nažas blakus. Ja? Teiksim, protams, ne visasākais, kas mums ir mājās, bet tāds, ja, ko, ja ir kaut kāds tur kartupeļs lielāk gabals, ko viņš tur tāds, nezinu, 2,5, 3 gadnieks, ja viņš varētu, pat vēl vēlāk, mēs pēc 3 gadiem dodam nažas, ka viņi var sākt arī to kartupeļu pārgriezt. Ja? Jo tas jau ir viss lietas, ko mēs gribam kādreiz, lai viņi dara un kā tad, lai viņi to iemācās, jo no spēlēšanas laikā, ka viņam ir plasmas karot un tie salipinima augļi, ko viņš griež, protams, viņš to kustību iemācās, ja? Bet dzīvē jau tā nenotiek. Ja? Tas nekas nav tik vienkārši, ka šīs salīpinātie augļi sagriez. Tad, respektīvi, tā doma ir skatīties. Ja? Un šī, es saku tā, mums arī pēdējā seminārā mums vien kolēģi arī stāstīja, ka viņi arī nekad nesēdēja blakus, un mēs tagad būsim interesanti, kā viņai būs gājis ar šo, jo viņi arī tieši par to sūdzās. Iet projām, neēd, ja, vai ēd maz, vai ēd ar ēdienu staigā pa istabu. Vai jums gadās dārziņā tādas situācijas, kad bērns grib celties augšā, spēlēties ar ēdienu, tam līdzīgi? Tas jau ir no šī, tā jau ir tā galda kultūra, kad viņš tiek atstāts viens ar bļodu un glāzi. Protams, ka ir interesanti ieliet to šķidrumu bļodā vai apgāzt bļodu otrādā. Un kas tad notiek? Jā, un tad ir action. Tad mamma skrien, tad viņi uzreiz Bet ko jūs darat? Es domāju, kas tad notiek no jūsu mēs esam blakus, mēs viņiem nedodam to iespēju. Mēs ar viņu runājam pārsvarā mierīgi par netiek to, tik ka glāze tālu. paliek uz galda. No bļodas var ēst. Tā nav rotaļa, tā nav spēle. Tā kā izslēdz to Jā. spēles Tu momentu, vienkārši netiek līdz tam, Tik jā. tuvu tam Tik visam. klātesoši, Jā, tik tik tuvu, klātesoši, jā. kad tu Pamanto. pamani to momentu, kad jau grib. Jā. Viņam vairs nav interesanti. Aha, Parasti sākās visu ar šo. Jā, teiksim, tad jau ir skaidrs, ka bērns Un ka īstenībā viņš tā sāk darīt, jūs jau tā Tad kā... mēs sakām, Pajautā, vai tu jā, esi paēdis. paēdis, jā. Jā. Vai tu varētu padzēties tu jau esi no... paēdis. Jā, un tad arī viņi iet novākt savus Jā, logus. tad, Okay, tad, kad Klaudija stāstīja par to dakšu un karotu, par tām izvēlēm, un te arī bieži vien mājās ir tā, ka bērnu dārzā jums tur ir viens ēdiens. Dārziņos skolās, tā, bet mājās, kad mēs sākam piedāvāt, mēs sakām, šitas viņam negaršo, šitas arī viņam negaršo. Un tad te arī ir svarīgi, ka, ja mēs piedāvājam kaut kādā brīdī izvēli, tad tie ir 2, ne vairāk, tikai 2. Vai nu makaronu, vai nu kartupeļu. Piemēram, tāds ļoti, parasti mēs būtu labāk vispār to nedarīt, bet noteikti nesako tālāk. Cepums, banāns, vēl kaut kas. Nepaēda šito, to Nē, nākamo, jā. Nē, protams, tas ir pilnīgi skaidrs. Protams, pašā sākumā, kad jau viņš vēl klēpienu sāk ar tiem bieziniem, tad jau es lēnā garā atkožu, vai viņš, ja viņš ierauk to kartupeļu, viņš nekad muti netais vaļā, bet tā, kad ir ķirbis, viņš vienmēr tais muti vaļā. Tad man nav tagad spītīgi viņam visu laiku jātaisa tos kartupeļus, jo ir pilnīgi skaidrs. Viņš noteikti tad kādu laiku to kartupeļu neēdīs, tad netaisiet tos kartupeļus. Turpiniet ar to ķību, ja viņam tas viņš garšo. Lielāks, protams, mainās arī. Dažreiz ir atkal otrs variants. Bērni ļoti konservatīvi ēšanā. Ja viņiem kaut kas garšo, tad viņiem tas garšo ilgi. Un tad viņš nav gatavs. Taču pamēģini. Tas ir garšīgs. Tas tiešām ir garšīgs. Jā, tu nemaz nezini, vai viņam garšo, jo man arī, teiksim, man cits lietas garšo nekā manam vīram, un es arī negribu pagaršot tas, kas viņam garšo, jo tas nav mans. Es to neēdu vienkārši. Ja? Kādreiz es sev varu pierunāt, un es zināju, ka man nevajadzēja pagaršot. Ja? Teiksim tā. Un bērnam vispār ne. Viņš grib palikt, viņš zina, šis ir drošs. Es zinu, tas makarons garšo tā, tas cīsiņš garšo tā, un tas, ko viņi tur vēl uzlika. Nē. Es neesmu pārliecināta. Un ir raksturbērni. Viņi visu pagaršos, jo viņiem liekas tik interesanti. Un ir tik
tik nenormāli konservatīvi bērni, tikko viņš pišķina savādāk izskatās. Tas pats ēdiens, bet savādāk visu viņš neēdīs. Jūs nevarēsiet ar varu viņam piespiest. Ja? Tad viss tas ēšanas būs vienkārši viens liels katastrofa. Vienkārši respektējiet. Un pārsvarā jau jūs ģimenē esat redzējuši, varbūt jūs partners ir tāds, kam arī nepatīk, vai vēl cits bērns jau tā ir darījis. Vienkārši pieņemiet to. Nedomājiet, ka bērns jūs grib čakarēt. Man liekas, tas ir bieži, ka vecāki domā, viņš tur grib mani izaicināt. Nē, tas ir ar laiku. Tad, kad jūs piekrītat uz izaicinājumu, tad viņš jūs izaicinās. Bet, ja jūs no paša sākuma saprotat, es redzu, šitais tev galīgi negaršo. Es rītdien tev uztaisīšu citu. Tad ēdīsim tagad krūt. Bet es nelecu kājās un sāku vārīt citu ēdienu. Tas noteikti. Bet ir arī tā, ka pirmsskolā, piemēram, es jau pazīstu tos savus bērnus, kas jau kādu laiku nāk. Es zinu, ka viņš pieņemsim nēd to mērķi un nekad nav ēdis, bet es katru reizi viņu piedāvāju. Vienalga, es viņam un kādā dienā viņš izdomā, viņš ād, es arī. Un viņš pagaršo un aiziet, bet ja tu tā kā domā, viņš jau šito neēdīs, kādu jēgu nevajag viņam piedāvāt. Tad tā arī aiziet, bet vienā dienā viņš vienkārši ēd. Jā, tu neuzspied, bet tu piedāvā. Jā, vienkārši parādi, vai tu vēlies. Es zinu, ka viņš pateiks nē. Tā jau būs 102. reize, ka viņš pateiks nē, un 103. viņš pateiks jā. Tu jau nevari šeit zināt, maliņā. Jā, kurā brīdī. Vēl te es gribēju drusciņi varbūt parunāt par to, ka ja mēs bērnu saprotam, ja mēs zinām, kad bērns grib ēst, kad viņam ir izstrādājies ritms jau agrīnā vecumā, ja, kad viņam ir ēšanas laiks, viņam ir gulēšanas laiks, viņam ir spēlēšanās laiks. Un ja vecāki tādam, piemēram, gadu vecam bērnam nevis velta uzmanību ēšanas laikā, turot joprojām klēpī, vai varbūt pretī, varbūt, tas ir atkal katram individuāli, tad pavadot šo te kvalitatīvo laiku ar bērnu, un ja pēc ēšanas viņam nesako pēc tam gulēšana, ja tas nav pirms dienduses, ja, bet ir spēlēšanās laiks, viņš ies un spēlēsies. Un tev būs brīvs pusstunda, kā kuram bērnam, kurā vecumā, un tu varēsi savus darbiņus izdarīt, un viņš spēlēsies. Bet tu gribi tā kā visu uzreiz, un tad nekas nesanāk. Šitā atgriešanās īstenībā pie aprūpes tēmas, man liekas, var patīt atpakaļ vecos podkāstus, kur pie aprūpes mēs tiešām par to daudz runājam, ka tas ir tas brīdis, un ēšana arī ietilpst aprūpē, ka tas ir tas brīdis, kad mēs esam viens pret viens, tā ir ļoti ciešajā kontaktā ar bērnu un nemēģinām paralēli vēl kaut kādus 100 darbiņus. Tieši tāpēc, lai pēc tam, kad ir pāēst, tad mēs varam dabūt kaut kādu brīvo pauzīti. Jā. Man liekas, arī ļoti svarīgi saprast, ka tur arī ir tā spēlēšanās tēma par to, ka bieži saka, jā, bet tas brīdis viņi tur mācās, ka saspiežot to lietu, tad tas saspiežās, vai taču ir interese redzēt, mācās tad fizika, taču nomet un tas nokrīt, tā vienkārši ir, viņi nomet no galda un viņi saprot, ka tas nokrīt. Un tad es arī saprotu to, ka, spēlējoties tas viss, tieši tas pats brīdis, tad viņi pārbauda, cik tur pilna tā glāze jāpiekrāmē, lai viņa būtu pilna, vai tad viņi mācās to fiziku, ka tagad es barot, man tas izkrīt un vairāk tur iekšā nav. Un ja te piedāvājumā ir lietas, tur tā kā bārstīties, sakrāmēt, pārkrāmēt, tur arī laistīties var vannā vai noklājot vielu. Jā, to pašu glāzi, plasmas iedot tai vannā. Jā. Un tad tie momenti pie galda īstenībā paliek mazāk. Viņi neeksperimentē tik daudz ar fizikas likumiem. Tā ir manā pieredzē bijusi. Tā arī ir. Un vēlreiz gribu uzsvērt, vecāki taisa likumu. Un ja jūs likums un robežas netaisiet un nepārspīlēt, tev tur jāsēž un jāēd šķīvi tukšs. Tas arī vienmēr tāds jautājums, tad neliekat tik daudz, tad viņš varbūt arī tur šķīvi varētu tukšs apēst. Bet ja jūs esat pārmērīgi daudz uzlikus, viņš nevar. Un man liekas, kas arī pirmsskolām, man liekas, kas ir forši un ko varbūt bišķiņ var ieviest arī mājās, ir tas, ka nav jau bļodā visi iekšā. Ka ir tiešām šis es tev piedāvāju. Jā, teiksim, jo pārsvarā, jau mēs taisamies, mēs jau taisam bišķiņ ar to domu, ka mēs to pēc tam arī apēdīsim, jā, teiksim, vai arī paēdīsim. Un tad vienkārši bļods, bišķiņ lielāks bļods, lai viņš redz, ka viņam ir. Šis ir tas viņu izvēle. Tu ēdīsi, bet tev ir izvēle, vai tu ēdīsi tagad rīs ar mērci vai bez mērci. Un neuztraucaties, bērni badā nenomest. Viņi grib ēst un viņi ēdīs. Ja tas ir mēs runājam, protams, par veseliem bērniem. Ja? Bet vispārējais ir tiešām skatīties. Un jo pakāpenis, jo soli pa solim mēs ejam, un mums pašiem ir prieks par šo procesu, tad man liekas arī bērniem ir prieks par šo. Mums pirmsskolā ir arī tā glāzes izliešana ir interesants un tāds rotaļīgs process, tad, kad viņi ir pāēduši. Ja viņi nav izdzēruši savu dzērienu, viņi var izliet kastē. Un viņi dažkārt arī gaida to brīdi.
bet tas nav pie galda. Tas nenotiek, tā glāzes izliešana vai pārliešana nenotiek pie galda. Viņš zina, ka tur varēs, un es izdarīšu to, ko man ļoti gribās. Ļoti, ļoti svarīgi tas ir. Jā, es pilnīgi pievienojos to, ko Alisa teica, jā, kad spēlēšanās, ja viņam dod iespēju spēlēties atbilstoši vecumam, eksperimentēt, tad viņam ēšana būs kā apmierināšanas vajadzība, kad es esmu izsalcis, es gribu ēst, nevis spēlēties. Un ēdiens nav rotaļlieta. Jā. Un te ir tā sociālā mācīšanās. Jā, teiksim, protams, ja esam ģimene, kuram ir, mēs vienmēr ēdam uz grīdas, tad, protams, viņš arī iemācās to. Un tas ir viss kārtībā. Vienkārši katrai ģimenei ir savus. Jā. Man, piemēram, ir svarīgi, ka bērns salīdzinoši tīrēt. Jā, ka viņš neizskatās, ka viņš būtu galvu iebāzts bļodā. Un tad es vienkārši uztaisu to stopu. Nē, tu nevari ņemt to bļodu un sev liet visu. Un tas tam nav nekāds sakars ar ēdienu iepazīšanās. Jā, teiksim, es neiepazīstinu Konstants ar to, ka es tur galvā esmu bļodā, un tā bļoda ir vairāk blakus, un es tiek smērē visu pa galdu. Labi, tas ir man. Jā, teiksim, es saprotu, ka citiem tas nav tik svarīgi. Jā, un, protams, ja jūs taisiet ļoti smalkus rīsus, ir diezgan liela varbūtība, ka daudz rīsi būs visu citu, tikai ne uz karotu, bet bērnam vajag bišķiņ lipīgāks rīs, lai viņš viņus var apēst. Es domāju, tie ir loģiski lietas, jā, teiksim, ka mums pašiem vienkārši vajag aizdomāties. Un tas ir svarīgi, jā, teiksim, ja man vecāks saka, mēs bērni izģēbam pliku, un tad viņš var ēst. Man liekas, Jūs arī ģērbaties pliku pie galda? Es tā esmu darījusi, dodot mēlenes, neko nezinu. Jā, bet tas ir tas jautājums, jā, teiksim, tad, es arī pilnīgi saprotu, ja man tas krīt uz nerviem, ka man 180 reizes dienā jāpārģērb bērnu. Ja? Jo labāk ir mierīgāks vecāks. Jā, bet no otras puses, tad varbūt nedod melens. Ja? Teiksim, tas ir tas otrs variants, kas varbūt ir vieglāk. Ja? Tad dod kaut ko arī uzliec laci. Ja? Teiksim, ir tas zīmēšanas, kas visām piedurknēm. Tas ir labs variants. Es vienmēr šajā gadījumā saku tā, bet pagaid, jūs kaut kādā brīdī taču vedīsiet bērnu uz bērnu dārzu. Uz kaut kādu citu iestādi, kur viņš būs ar citiem bērniem, ar citiem cilvēkiem. Vai tur arī viņš ēdīs pliks, vai tur arī viņš varēs smērēt ēdienu pa galdu. Un tad tas ir viens no tādiem iemesliem, kāpēc bērniem tur nepatīk ēst. Vai ir kaut kāds, parādās, ka viņš negrib iet uz bērnu dārzu, jā, vai viņš sāk slimot un tā. Jo, ja viņam nav šīs te kultūras vai saprašana par to, kā notiek. Tad viņš viņš nemāk ievērot noteikumus. Viņš nav pieredzis pie tā, ka ir jāievēro noteikumi. Ja mēs mājās mācam noteikumus, tad arī viņš citur varēs pieņemt to, ka ir noteikumi. Jā, tikai tas, kas ir vēl svarīgi, ka ļoti daudzās pirmskolās arī maziem bērniem viņiem jāiet uz ēdam zālēm, kur ir ļoti liela problemātika, jo tas viņam ir vienkārši pārāk. Tas ir pārāk tas ir viņu vecumam, līdz 3 gadu vecumam noteikti tas nav iespējams viņam sagremot, jā, ne garīgi, ne ar ēdienu, jo tur ir tik daudz notiek, un tad bieži arī nav pielāgotie krēsli, vai tie ir beņķīši, tad viņam tuvu cieši jāsēž viens otram blakus. Tas ir vienkārši, tas ir tas, ko es arī ļoti iesaku pirmskolam pārdomāt, kā mēs to piedāvājam. Vai tiešām nevar pār 4, jā, teiksim, es domāju, vai pa 5, pat mums ir pa 5 lielākās grupās, kur tie viss, starp 2,5, 3,5 un tad jau uz augšu. Un tas ļoti labi nostrādā, un viņiem patīk, viņi jūtas tā kā ģimeniskāk, un viņiem patīk kopā, un tas pieaugušais tur ir, un ir laiks tam visam, un tas padara to lietu ne tā, kā visiem ir histerija. Un arī tā iespēja mazākā grupā, kā mums arī ir tie ēšanas beņķi, mēs jūtam, ka bērns ir tevi adaptācijas laikā, viņiem tas ir pat traka, tur vēl 3 citi sēž. Mēs ejam un ēdam ar viņu vienu pašu. Jā, tad ir 1 pret 1, jā, vajadzības. Un tā, ka mēs redzam, ka viņš jau labi tiek galā, viņš arī, jo dažreiz viņi arī nāk un tiešām nemāk vēl ēst, tas jau arī viss kārtībā, 1,5 gadīgam nav brīvi, tīri jāēd, bet ja mēs jūtam ar laiku, viņš iemācās, tad viņš nāk pie kopējā galda, kur tie pārējā vēl no viņa grupas, tie pārējie 3 tad vēl jau sēž, un viņš ir tas 4. Un tas ļoti labi nostrādā un ir daudz mierīgāk. Man tagad meitenēm ir 1 un 10 mēneši, un reizēm tā kā viņas tiek kopā pie kopējā galda, bet es jūtu, ka ir tie momenti, ka tomēr ir
viņas jau ir sastrīdējušās par daudzām lietām, ir grūtāk bijis kaut ko sadalīt. Tad gan es pusdienas sagatavoju vēl atkal uz tiem atsevišķiem galdiņiem, pabīdu viņus ar lielāku atstarpi un sēžu priekšā. Var redzēt, ka tas dod viņām, it kā viņas ir tuvu, bet tas dod to laiku atpūsties vienai no otras. Daudz labāk nekā, ja viņas pusdienas būtu ēdušas atkal viena otrai pretī. Brokastis ir labs laiks, kad viņas ir ar mieru, tad viņas tur kaut ko savā starpā pasmējās, un tad mums ir tāda forša, es dzeru kafiju, bet, piemēram, pusdienas, es zinu, tas ir laiks, kad viņas ir tāds jau uzvilkušās, kopā pie viena galda nevarētu laist. Bet tas arī ir atkarīgs ar to pamatvajadzību, jo viņi jau ir sagurusi. Viņai principā jau gribās arī gulēt, un tad arī bieži vien tā ēšana nenotiek, kā mums gribētos. Arī, vai nekā tas var ietekmēt. Protams, viņš ir tik pārgurs, ka viņam tik ļoti nāk miegs, ka viņš vienkārši nespēja paēst. Labākais, ko es varu darīt, ir viņus vismaz atdalīt tev uz to brīdi. Vai ne kaut kāds mazs solīts, ko mēs atkal varam kaut kā pielāgot. Man liekas, vispār, mēs arī šodien ļoti daudz izrunājām par to, kādi būtu kaut kādi tie foršākie ideālie risinājumi, kā bērnam ir vieglāk un kā tās pārējas veidot. Bet es vienmēr domāju, par to, un arī Klaudijā minēja, tiešām mājās, jo katram ir atšķirīgi šie apstākļi. Bet to nevajadzētu uztvert kā tādu, es nezinu, tādu. Ka tad neko, es tā nevaru, man tā nav. Skatāmies, kas mums ir vienkārši. Un, izejot no tā kā mēģinām paskatīties, lai mēs varam to procesu uztaisīt tādu vieglāku un ar tādām mazākām pārējām, un lai visiem ir tā kā foršāk tā ēšanas pieredze. Un jāsaka, ka paldies, Klaudija, par šiem attēliem. Es vienkārši tiešām domāju, cik, man liekas, mēs tur sākām ar kaut kādu, pieņemsim, pusgadu bērniņu, un pabeidzām pie pusotra gandrīz, Gads, vesels gads. Un tas man liekas, pēc tiem attēliem man tā īstenībā iespiedās. Es tiešām par to daudz domāju tagad pēdējās minūtes, kad tas ir vesels gads, kamēr viņš nonāk līdz kaut kam, ko mēs dažkārt gribam dabūt mēnešu laikā. Uzsākt piebarojumu. Es vēlos uzsākt piebarojumu. Tas būtu ideāli. Un nesenāk. Un tad mums ir tik daudz tie pašpārmetumi sev, ka vienkārši nolaist tās latiņas un saprast, ka tas nav vienkārši iespējams. Un kad nevajag tādu cīņu ne ar to bērnu, ne ar sevi, ne ar visu vidi un visu pasauli. Kad bišķi iedot to laiku, cik ir iespējams, un saprast, cik ļoti tas soli pa solītim ir bērnam vajadzīgs, kā itin visā, es teiktu, itin visā, ko viņš apgūst. Tāpat arī ir ar šo ēšanu. Tas man laikam noslēgumā, ko gribējās pateikt. Varbūt vēl kādai ir. Man liekas, tas, ar ko mēs sākām, teiksim, ēšanas ar prieku. Un tas ir pats galvenais un vispārējais. Bet ēšanas ar prieku, bet rāmjos, teiksim tā. Ka tas nav, mēs te mētājām ēdienu un priecājamies, ka tas ēdienas lido vai kaut kā tam, bet tiešām ēšanas ar prieku pa kopā prieks pa kopā būšanu šī laikā. Un tiešām apzināties, cik tas tiešām tā ir mācīšanās tam bērnam. Viņš jau atkal mācās, nepārtraukti viņš mācās, un šis sociālā mācīšanās, kā uzvesties pie galda, kā uzvesties sabiedrībā, jo mēs esam sabiedrība, viņam tā ģimene, vai arī kā es esmu viens, un kā šito dabūt gatavs, vēl pie tam man gribas ēst, man arī savas vajadzība jāapmierina, un es gribu būt arī lepns uz sevi, ka man, es uzliku to kartupeli uz savu karotu, un dabūju pats mutē, un tas taču atkal kaut kas tur, es saku, tur ir tik daudz apakšā, un mēs tik, diemžēl, un arī saprotams, kā vecāki par to neaizdomājamies, bet tieši tad, it sevišķi tad, kā rodās, ja jūs sajūtat, šitais mums baigi buksē, tad varbūt tad ir pēdējais laiks apstāties un saprast, varbūt es varu iet apakaļ, varbūt es kaut ko savādāk varu mainīt, lai šī lieta vairs nebuksē. Jo ja mēs sākam visu laiku skriet viņam riņķī apkārt un izdabāt, tad jums būs ļoti grūti arī vēlāk ēšana. Jo tas ir tas, uz ko jau tas iet. Jo vairāk viņš sāk saprast, šitais jums ir baigi svarīgi, viņš izdomās 101 veidu, lai jūs nodarbinātu, teiksim tā. Un tad ir tas, ko mēs runājam par to čakarēšanu. Tad tas arī sāksies. Bet ja tas pats sākums ir tāds, es priecājos, ka tu ēd, bet es arī ir pilnīgi kārtībā, jo tu šito tagad negribi, tad nāc es tev vai dodošu krūtu vai pudeli. Un tā mēs pakāpeniski, un tad bērns saprot, pirmkārt, manas vajadzības tiek apmierināti, B, viņi sapratuši manas zīmes, es negribu šo, vai es tagad negribu neko, un tas taču ir svarīgi, un tad ar viņu var sarunāt, un es domāju, tas jau tas, ko mēs finālā gribam. Man ir vēl viens mazs stāstiņš par pirmskolu padalīties, kā bērni prot lietot salveti 2 gados. Viņi tiešām prot noslaucīt savu muti, bet tas ir darbs apmēram
2-3 mēnešu laikā viņi to iemācās. Un tā sociālā mācīšanās ir tik skaista, kad blakus sēdētājs redz, ka vienam ir netīrs vaigs, un viņš ņem to salvetu un sniedz viņam. Tev vaigs ir netīrs, viņam vajag noslaucīt. Viņš redz, ka tas nav ok, ka tev līdz ausīm ir ēdiens. Tas ir tik skaisti. Un viņi tiešām to prot, var un sajūt. Pats galvenais, ka viņi sajūt, ka viņiem vajag to salveti paņemt. Tas ir liels gandarījums to ieraudzīt. Skaisti. Pēc piedurknes šitā, kad slaukē. Bet tu esi atkārtojis pirms tam par to ļoti daudz reizes, ka tev ir salveti. Tu vari lietot salveti. Jā, tu man uzreiz tā uzvedināja, kad pieaugušie, kad mēs kautrējamies pateikt otram, bet mēs mācāmies, kad, paskaties, tev tur drusciņ kaut kas izsmērējies, vai tev tur uz apģērba kaut kas, vai tev tur cauri zeķubiks. Mēs kaut kā nesakam. Mēs kautrējamies tam otram pateikt. Bet, manuprāt, tas ir tik brīnišķīgi, un to var iemācīties tikai, man liekas, no bērnības, ja tu to dari. Jā, paldies. Paldies jums visām par dalīšanos. Man liekas, mums sanāca tik jauks foršs raidieraksts, un mēs kā vienmēr ļoti gaidīsim jūsu atgriezenisko saiti. Ja jums ir kaut kādi komentāri, kaut kādas pretrunas, saklausat, es nezinu, kaut kādas vēl lietas, ko gribās pateikt, mums īstenībā tas vienmēr tiešām ļoti, ļoti interesē, jo šis galīgi nav par to, ka mēs kaut kādu teoriju izstāstam un tagad ejiet un dara. Tas vispār nav tā. Īstenībā tieši tajā savstarpējā komunikācijā parasti nāk ārā tās foršākās lietas, ko atkal var tālāk jau diskutēt par to visu. Tā kā jā, paldies jums visām. Un jā, lai jums patīkama klausīšanās un skatīšanās un uz tikšanos nākamajā reizē.